Šodien savu jubileju svin pilsēta Daugavas krastā Aizkraukle. 20. gadsimta 60. gadu sākumā toreizējā Aizkraukles pagasta teritorijā sāk celt jaunu hidroelektrostaciju. Paralēli HES celtniecībai pamazām attīstījās blakus esošais Pēterstučkas ciemats. 67. gada 10. janvārī Latvijas PSR ministru padome paziņoja par Stučkas rajonu ar administratīvo centru Stučka izveidi. Atmodas laikā Stučkas pilsēta atguva vēsturisko nosaukumu Aizkraukle. Šodien aprit 43. gadskārta, kopš Aizkrauklē piešķirtas pilsētas tiesības, un šīs darbīgās pilsētas jubileja tiek atzīmēta ar īpašu notikumu. Aizkraukles pilsētas bibliotekas informācijas centra rekonstrukcija ir pabeigta un ver durvis saviem lasītājiem. Tā ir mūsu jubilejas diena, bet viņa ir tieši īpaša ar to, ka mēs atklājam bibliotekas jaunās telpas, kuras ir palielinājušās pēc platības un moderni iekārtotas, un pateicoties mūsu celtniekiem, Rīgas firmai Āboltiņa firmai, mēs esam ieguvuši ļoti labi kvalitatīvi atremontētas telpas. Biblioteka faktiski nīkuļoja viens 30 gadus tādās ļoti pielāgotās telpās, kurām bija gan slikti logi, gan slikts jumts, gan siltumizolācija. Biblioteka burtiski mocījās šaurībā un nepiemērotās telpās. Un tagad mēs esam gandarīti, ka telpas ir gan ar jauniem logiem, gan jaunu jumtu, gan ar siltumizolāciju, gan ērtas un patīkamas. Un katrā ziņā mums tiešām ir liels prieks. Es ceru, ka arī tiem 3000 lasītājiem, kas šobrīd ir bibliotekā, arī tiem visiem ir gandarījums. Tā kā pilsētā dzīvo 10 000 iedzīvotāji, tā var teikt, gan katrs trešais ir šīs bibliotekas apmeklētājs. Biblioteka ir nozīmīgs pilsētas kultūras centrs, kas iekļaujas Latvijas gaismas tīklā, dodot jaunas iespējas un ērtības lasītājiem. Tā ir ļoti laba investīcija, ļoti labs ieguldījums, jo tagad mēs redzam grūtajos laikos, kas notiek, ka bibliotekas ir ārkārtīgi tiek apmeklētas un cilvēki daudz vairāk izmanto bibliotekas tad, kad bija šodien, nevis iepriekšējā laika posmā, kad bija ļoti daudz citu, varbūt iespēja darīt kaut ko citu. Un bibliotekām patiešām ir milzīga nozīme gan sociāla, gan kulturāla, gan arī informācijas un zināšanu jomā. Īpašs prieks par renovētajām telpām ir arī bibliotekas darbiniekiem. Pilsētas un arī mūsu novada lasītājiem būs visas iespējas izmantot visu pasaules literatūras krājumus, visu interneta krājumus, arī izmantot grāmatas, kas mūsu bibliotēkā ir un kas vēl nākošās noteikti būs. Jā. Noteikti varēs izmantot bibliotēkā. Gaidīsim jaunos bibliotēkas lasītājus, tie ir bērni, skolēni un visus pārējos. Es domāju, tā ir ļoti skaista dāvana pilsētai pilsētas svētkos. Rekonstruējot pilsētas biblioteku, tika pārplānotas telpas un veikts remonts visos ēkas 3 stāvos. Pabeigts jumta remonts un siltināšana, fasādes atjaunošana, ieejas kāpņu telpa un rezerves izejas remonts un pārbūve. Darbus veica Āboltiņa uzņēmums AG. Liels paldies par kvalitatīvu darbu noorganizēšanu Guntim Āboltiņam. Ļoti skaists darbs paveikts. Ja. Ļoti maz vajadzēja sekot līdzi viņu darbam, jo darba organizācija bija ļoti augstā līmenī. Es ļoti pateicīga esmu projektu vadītājiem, celtniekiem, kas strādāja bibliotēkā. Bet Aizkrauklē darbi turpinās. Šogad paredzēts īstenot bibliotekai pieguļošo Lāču plēša un Bērzu ielu segumu un infrastruktūras renovāciju un šo ielu krustojumu rekonstrukciju. Projekti mums ir iecerēti daudzi un Eiropas nauda mums ir paredzēta gan ģimnāzijas siltumizolācija, gan pārbūve pirmās vidusskolas, kultūras nama, renovācija, rekonstrukcija, ļoti nopietni darbi, teiksim, kas ir miljonu latu vērtībā. Pilsētas svētki sniegotajā zemā daudziem Aizkraukles iedzīvotājiem nes patiesu prieku. Pateicību man ļoti lielu parādā es esmu savām meitenēm, kas sakārtoja biblioteku tagad darbam. Un es domāju, ka viņām arī tas būs labi darba apstākļi un vispārējais. Sveicieni visiem pilsētas dzimšanas dienā un jānovēl, lai mums tie darbi veiktos arī turpmāk, kaut arī ir ķibeles un krīzes un visādas, bet lai mums kopā tiešām tie darbi sokās tāpat kā līdz šim, kā arī pārdzīvojām to grūto 9. gadu, lai arī 10. gadā mums veiktos kopā visiem tāpat kā līdz šim. Vismaz kā līdz šim, ja ne labāk.